Francijā, kur mūsu valsti pārstāvēs 7 sportisti. Daļa komandas jau trenējas netālu no sacensību vietas Francijas Alpos, bet vīriešu izlases līderi Mārtiņu Sirmo un komandas vecāko treneri Edgaru Bernāru vakar satikām tepat Magnēta sacensību kārtējā posmā Krievupē. Treneris atklāja, ka sacensības notiks sarežģītā reliefā, taču tik un tā Latvija var reāli cerēt uz medaļu. Šis apvidus raksturs ir to, ka viņš ir sarežģīts priekš mums. Un nešos mērķus dala divās daļās. Un tas pirmais ir tikt finālsacensībās, un otrs tad jau redzēs, kā tur būs. Un vienmēr, ja uz starta iziet mums izlasē Mārtiņš vai Edgars vai Aija, tad vienmēr ir cerība uz medaļu, bet šis apvidus, kā jau es teicu, ir jebkuram sportistam elites ir jāpiedomā tur skrienot. Sportveidam, kurš ir tik specifisks, kad es teiktu, nevar visu iemācīties, jo viņam nav virsrodas. Tu vari visu laiku attīstīties, un galu galā viņš ir individuāls sportveids, un katram jāvērš uzmanību uz sevi vairāk. Un gan darbs sportistam vai trenerim ir tik liels, lai varētu, teiksim, diskrēt to rezultātu. Tur ir cita specifika, jo nav tikai tehnisks izpildījums, bet arī kalni ir no svara, un tīpaši es tikko arī atbraucu no, teiksim, pasaules spēlēm militārajām, un tur izteikti dominēja arī šveicieši, kam ir kalni, teiksim, mājas. Mērķi viņus katram ir tie augstākie, un es uzskatu, ka es esmu gatavs ieskriet sešniekā vai pat trīniekā. Bet vienlīdz svarīgi, ka mums nav viena distance, lai tu noskrietu un būtu čempioni, bet mums ir jāskrien praktiski 2 distances vai kvalifikācijas skrējieni. Un vienlīdz svarīgi jāskrien 2 distances, tas nozīmē gan kvalifikācija, gan fināls. Un manas dominējušās distances ir vidējā distance un sprints. Pasaules čempionāts orientēšanās sportā Francijas Alpos sāksies 10. augustā un risināsies 10 dienas nogalēs un veiksmes mūsu orientēšanās sporta meistariem. Lielākās cerības mūsu ir.